Paldies par šo video noskatīšanos. Ceru, ka jums patika. Gaidam nākamo negaisu, kas iespējams jau būs pavisam drīz. Nu ko, Jāga, vai tu esi draudīgs negaiss? Pastieties tik uz to skatu. Slāņveida struktūra. Tik iespaidīgi plaukt mākoni redzu pirmo reizi. Pirmo reizi šogad. Ļoti skaisti. Labi, jāsāk doties iekštelpās, kļūst neumulīgi. Nu ko, esmu atpakaļ iekšā un lūk, šis plaukta mākonis. Fantastiski. Mākoņi burtiski 100 metru augstumā. Apstieties! Burtiski 100 metru augstumā. 100, nu varbūt 200 metri. Apstieties! Kas notiek? Kas tas par mākoni? Apstieties vienkārši uz vietas. Ieslēdzies iela apgaismojums. Būtībā diena kļuva no tāda gaiša, patīkama vakara uz draudīgu. Apstieties tie mākoņi. Tik zemu. Būtībā vienkārši virmot tepat kaut kāds 50-100 metrus virs zemes virsmas. Tik draudīgi tumši ir kļuvis. Nu, protams, arī vakara efekts, bet, nu, izskatās vareni. Vējš arī kļūst brāzmains. Pagaidām gan zibeņi diezgan tālu. Faktiski es pat tikai vienu izlādi esmu redzējis. Bet, nu, redzēsim, kas notiks. Un tiešām gribas skatīties, ko darīs tie mākoņi, jo tie ir tiešām draudīgi.
Nu, un vēl tādas dažas izlādes tālumāt, bet pēc tik grandioza sākuma, protams, ka tas vairs nešķita tik interesanti, bet vēlreiz atskatoties to, kā tad negaiss mūs šķērsoja, lūk, virs Lietuvas rietumiem izveidojas negaiss, šķērso Zemgali, ieskatot mani, šis bija dienas pirmais negaiss, pēc tam aizvirzījās uz Vidzemi, izdzīvoja līdz pat Igaunijai, un tad vakar gaitā vēl viens negaiss pa to pašu trajektoriju šķērso Zemgali, atnesot skaistu negaisu. Nu, 2 negaisi vienā dienā, tas arī viss. Tiekamies jaunā video.